Visu par un ap velo no ērtākās vietas garāžā. Šodien papļāpāsim par to, vai tas ir mīts, ka katru reizi man ir nepieciešams mainīt ķēdi kopā ar manu zobratu bloku, ja es vēlos mainīt tikai vienu. Bet šeit, manuprāt, atbildi ir gan jā, gan arī nē, jo viss ir tiešām atkarīgs no situācijas. Mums vēl pirms maiņas uzmest acis paskatītos, kā tur viss izskatās, bet, manuprāt, es jebkurā šādā gadījumā, kad ir nomīti daudz kilometri, es pat daudz nedomājot, es vienkārši ņemtu un mainītu gan ķēdi, gan zobratu bloku. Bet atkal tādos gadījumos, kur pēc pēdējās maiņas zobratu un ķēdes nav nomīti daudz kilometri un tev kaut kādā veidā šī ķēde ir pārpilīsusi vai bijis brāķis vai kaut kas to nav ar viņu īsti sagājis un viņa tev ir pametusi šī te ķēde, tad tādā gadījumā es viennozīmīgi varētu mainīt tikai un vienīgi ķēdi vienu pašu. Bet pirms es to darītu, es arī paskatītos to, kādā stāvoklī ir šīs te zobratu bloks, kādā stāvoklī ir šie te zobrati. Jo pēc pāris nobrauktiem kilometriem tur nekādas lielas deformācijas vismaz nevajadzētu viņām būt. Bet kāpēc velomeistari vienmēr iesaka mainīt šos divus komponentus reizē, pat ja tev negribās? Un tev šķiet, ka viss ir kārtībā, vizuāli viss liekas ok. Bet atbildi ir pavisam vienkārši, jo tāda ir recepte. Tas sanāk tā, kad šie abi komponenti, ķēde un zobratu bloks, viņi vienkārši dilst reizē. Ok, dilst šie te zobrati, tie deformējās, bet ķēdes taipās, viņa arī deformējās, viņa pazaudē savu pozīciju. Un tādā veidā ķēde ēd zobratus un zobrati ēd ķēdi, varētu tā to pasniegt. Bet kas notika tādā gadījumā, ja tu izvēlētos nomainīt tikai vienu no šiem komponentiem? Piemēram, uz nodzīta zobratu bloka tu izdomātu uzlikt jaunu ķēdi. Pirmais tāds manāmākais, ko tu justu ar kājām, būtu tāda diskomforta sajūta, vibrācijas, tikšķoņas un vispatīkamākais pēdiņās būtu tas, ka tev izslīd, ka tev pārlec šī ķēde pa zobratiem, ka tev izslīd kājas, vai arī tu pārplēst ķēdi un tu atrodies pēc tam uz zemes. Kas, manuprāt, neviens to negrib tā kā piedzīvot, nevienam tas nav vērti un patīkami. Un, lai no tā izvairītos, vienmēr velomeistars tev ieteiks mainīt šos komponentus reizē, jo tā ir recepte, tā vienkārši ir recepte. Tad atceries zobratu bloku ar ķēdi maina reizē. Tādā gadījumā, ja tie jau ir padiluši, nodiluši, un tu esi nominies jau daudz kilometrus. Un, lai tu varētu turpināt savu braucienu patīkami, tev vajadzēs šos komponentus abus divus nomainīt. Un šī cena, cik viņi maksā šodien kopā ar visa meistara darbu, man liekas, mierīgi to var iekļauties zem 50 eiro. Protams, tādos gadījumos, ja tev šis te zobratu bloks nepārsniedz kaut kāds 8 ātrums, un ja tev viņš negribās tur baigi kruto, baigi feino, bet ja tu pieturies pie tādas budžeta klases, tad viennozīmīgi tu tajā cenā iekļausies. Bet vai to budžeta klasi tev vajag, tu vērtē pats. Cilvēki ir dažādi, cilvēkiem ir dažādas intereses, bet mēs kā velomeistari vienmēr cenšamies cilvēkiem to viņu problēmu atrisināt un to pieredzi sniegt pēc iespējas labāku viņam pašam uz savu velo un it sevišķi arī pēc šī te velo servisa apmeklējuma, jo mums ir svarīgi, ka klienti atgriežas atpakaļ. Tāpēc ļoti svarīgi vienmēr atrast uzticamu velomeistaru, kurš par tavu velosipēdu parūpēsies un kurš tev spēs sniegt arī tādu spēcīgu informāciju, kas tev nepieciešama. Un atceries, ķēdi vienu pašu mainam tikai tādā gadījumā, ja kasete vai brīvruma, šis te tavs zobratu bloks ir vēl projām jauns, daudz nenodzīts un labāk kondīcijā. Un līdz tam tad čau un min vesels!